OpenAI, kas ir ChatGPT izstrādātājs, tātad jaudīgākais šī brīdī pieejamais mākslīgā intelekta tekstu ģenerēšanas rīks, paziņoja, ka viņi atklās, jeb noprezentēs 12 jaunumus nākamo 12 dienu laikā. Un šodien bija pirmā diena, kad viņi prezentēja, ko viņi ir jauni izlaiduši. Tātad bija divas lietas, ko viņi noprezentēja. Viena lieta ir, kad viņi ir izveduši ārā, ja palaiduši pilnībā O1 ChatGPT modeli. Kas tad ir O1 modelis? Tas ir viņu jaudīgākais, publiskais, visiem pieejamais modelis šī brīdī, kuram ir domāšanas funkcija, jeb reasoning, ka viņš veic papildu soļus, lai izanalizētu pats tātad tavu uzdevumu un pats aizmugurē veiktu papildus darbības, lai tu iegūtu maksimāli labu rezultātu. Tas, protams, ir vairāk noderīgs dažādiem matemātiskiem aprēķiniem, zinātnē, kodēšanā, bet arī tātad šis modelis un šī iespēja ir pieejama jau tev šī brīdī, ja tev ir, protams, maksas plāns. Un kā tas izskatās, tātad šeit, ja tev ir maksas plāns, tad zem ChatGPT tu vari izvēlēties O1 modeli, kas izmanto Advanced Reasoning, tātad padziļināto šo te domāšanu. Un šī brīdī ir pieejams 50 ziņas nedēļā, ko tu vari veikt, ko tu vari uzprasīt šim te modelim, kas ir ļoti maz, bet viņam ir specifisks pielietojums un visiem ikdienas pielietojumiem tu vari izmantot vienkārši parasto 4O modeli, kas ir pieejams arī bezmaksas versijā. Vienkārši tas, ka ir interesanti, ka viņš šo te ir izveduši. Nu, un tad mēs varam redzēt, kā performē tagad vēl tā kā jaunākā un spēcīgākā O1 versija pret vecākām versijām un pret citiem modeļiem. Pēc tam parunāsim arī par Pro modu, ko viņi ir izlaiduši. Un mēs redzam, ka tas ir tiešām jaudīgs rīks, ko mēs varam šī brīdī izmantot, tātad O1. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs uzģenerējām biznesa plānu mūsu Ziemassvētku eglīšu biznesa idejai, un tātad viņam prasīja 5 sekundes šo te plānu izdomāt, un šeit ir papildus soļi, ko viņš veica tā kā aizmugurē savā domāšanas daļā. Un mēs varam redzēt, ka viņš ir uzģenerējis ļoti detalizētu plānu, kur ir gan kopsavilkums, biznesa idejas apraksts, konkurence, pakalpojuma apraksts, nodrošināšanas process, tirgvedība, operacionālais plāns, vadība komanda, finanšu plāns un aprēķini. Tā, ka, ja tev ir kaut kāda biznesa ideja, tad noteikti šo var izmantot kā izējas punktu, lai apskatītos, kā mākslīgais intelekts tiktu galā ar tavu ideju, un tu varētu ieraudzīt vēl kaut kādas lietas, kurām tev ir jāpievērš uzmanība, ja mēs runājam par mazo biznesu. Un tad otra lieta, kas šodien tika izlaista, ir O1 Pro mode, kas ir jauns piedāvājums, kas maksā $200 mēnesī. Jo, ja parastais plus plāns maksā $20 mēnesī plus PVN, tad Pro plāns maksā $200 mēnesī. Un tad cilvēki man jautā, kas tad lieto šo te Pro plānu un vai man viņu vajag iegādāties par šiem $200 mēnesī. Man atbild ir, ka ja tev nav jau šī brīdī ļoti skaidrs, ko tu darīsi ar šo te Pro plānu, tad tev nevajag viņu iegādāties, jo tas ir domāts zinātniekiem, tiem, kuri veic padziļināts matemātiskos izpētes, bioloģija, ķīmija un risina sarežģītus uzdevumus, un kuriem ir vajadzīgs ļoti liels šī mākslīgā intelekta resurs, un tad šis Pro plāns nodrošina šo te resursu, kur vairāk nav limitācijas nekādas ne tam O1, ne arī jebkuriem citiem tātad piedāvātajiem šiem te modeļiem. Te var redzēt arī tātad benchmarkus, jeb respektīvi salīdzinājumu, kur šis te O1 Pro mode tātad performē tur par 10-20% labāk nekā O1 parastais modelis, kurš ir pieejams mums visiem. Un gaidīsim, kādas ziņas būs rītā, kad kāds jauns produkts vai jauns pavērsiens būs OpenAI, tātad, kas izstrādāja šo te ChatGPT, un turpināšu jums stāstīt par to, kas notiek mākslīgā intelekta pasaulē un kā šos te jaunumus izmantot biznesā, lai uzlabotu savus biznesa rezultātus.